Sveicināti! Kvalitatīvs video tiešsaistē. Šis temats ir aktuāls kā tālmācības skolas darbiniekiem un skolēniem, tā arī daudz citu profesiju pārstāvjiem, kuri nu jau mūsdienās strādā attālināti, piedalās sapulcēs tiešsaistēs, konferencēs, semināros un mācās arī tātad dažādās augstskolās un kursos, protams, arī dzen. Esmu izdalījusi 4 lietas, kuras ņemot vērā bez papildus aprīkojumu, bez papildus resursu ieguldīšanas, mēs jau varam panākt, ka mūsu video tiešsaistē būs kvalitatīvs un cilvēkiem, kas ar mums miedarbojas, būs patīkami uz mums skatīties un komfortabli acī, kas nav maz svarīgi. Tātad 4 punkti, ko esmu izdalījusi, tā ir kamera, gaisma, fons un pozīcija kadrā, kā mēs sevi novietojam attiecībā pret kameru. Par visu pēc kārtas. Liekas tāds sīkums, pašsaprotama lieta, bet ir novērots, ka bieži vien mēs verot vaļā laptopu, uzliekam pirkstu uz kameras un regulāri šādi darot, mēs kļūstam migliņātīti. Ja, tad ir regulāri jānotīra kamera ar mīkstu salvetīti. Vislabāk, protams, to, kuru mēs izmantojam breļļu stikliņu tīrīšanai, jebkādu citu, jebkāds audumiņš būs labāk nekā vispār nenotīrīta kamera. Pamēģiniet, rezultāts būs ļoti, ļoti iepriecinošs tad, kad jūs notīrīsiet kameru, iespējams, nekad to neesat darījuši vai ļoti sen. Apgaismojums. Ideālā gadījumā iekārtot savu darba vietu vajadzētu tā, lai jūs esat ar seju vai ieslīpi nedaudz, 45 grādu varbūt leņķī pie loga. Šī gadījumā dienas gaišajā pusē jums nebūs jātērē elektrība, jums nevajadzēs meklēt papildus apgaismojumu, gaismas pietiks pilnīgi no tā, kas nāk no loga. Un varbūt ir pienācis brīdis paņemt klēpī laptopu un izstaigāt savu istabu, savu māju, paskatīties, kā es varu samainīt, varbūt mēbeles vietām, varbūt galdu pielikt pie loga un ieviest sev jaunu darba vietu. Varbūt tas ir viens no variantiem, ko var darīt jau tuliņ vai tuvākajā nākotnē ieplānot. Ja šāda iespēja nav, ja visa istaba un māja ir izstaigāta un nav iespējams galdu nolikt pie loga, ja, vai nav vēlēšanās, tad, protams, to var darīt arī izmantojot lampu, tātad apgaismojumu mēs varam iegūt arī no citiem avotiem, ne no dienas gaismas, bet arī no parastas galda lampas, ja mēs to pavēršam savā virzienā. Un tikai eksperimentējot, tikai mēģinot, mēs varam saprast, der mums šis variants vai neder. Bet jebkurā gadījumā galda lampa būs daudz labāk nekā vienkārši grieztu lampa, kura iespējams jums spīd vispār no mugurpuses. Ja ir iespējams, iesaku iegādāties ziemas tumšajam laikam, kad arī gaismas no loga tik daudz vairs nebūs, šāda veida lampas. Tās var būt gan uzregulējamas kājas, kur var augstāku noregulēt, ja, piemēram, jūs to varat uz grīdas nolikt pie sava galda, aiz galda, vai arī mazāku kāju, kur jūs tad, ja jums ir uz galda daudz vietas, tad arī uz galda šādu lampu var likt. Ideāli, ja šai lampai ir regulējamais slēdzis, kurš regulē arī gaismas daudzumu, ļoti daudzām lampām ir arī krāsu iespēja regulēt, ja, tad vai tā būs augstā vai siltā krāsa. Paskatāmies, tepat Latvijas veikalos tās var iegādāties, un, ja ir vēlme ietaupīt, protams, no pasaules internetu veikaliem, arī šādas lampas var iegādāties pa diezgan nelielām naudiņām, ja, pa nelieliem finansu ieguldījumiem. Nākamais punkts ir fons. Bieži vien mēs domājam, ka obligāti aizmugurē ir jābūt baltai sienai. Protams, tas ir visvienkāršāk un visglītāk, ja mums aizmugurē ir vienkrāsaina siena,
bet ne jau tāpēc mēs no mājas izmetīsim mēbeles un iespējams, ka mums ir gleznas un telpaugi, un šo vienkrāsaino sienu atrast ir grūti. Un turklāt, ja mēs skatāmies viens uz otru sapulcēs, piemēram, ja, tomēr ir interesanti, ja kaut kas foniņā cilvēkam arī ir saskatāms, tāpat kā mums ir dažādas frizūras un apģērbi, tas nenozīmē, ka arī fonam ir jābūt sterilam, tukšam un bezpersoniskam. Fonā var būt grāmatu skapji, kāds gabaliņš no gleznas varbūt ietilpst jūsu kadrā vai telpaugs, bet lūdzu pasekot līdzi, lai tā istabas daļa, kas ir jūsu kadrā, lai tā ir sakārtota. Ja tas ir grāmatu plaukts, tad lai grāmatas ir glīti saliktas. Ja tās ir kaut kādas citas skaistuma lietas telpā, tad tieši tāpat, lai tās labi iederas, lai nav tā, ka varbūt tur šķiet, ka no galvas kāda grāmatas daļa tur izlien ārā, ja, vai vēl kaut kas komiski, lai neizskatās. Pārbaudiet, kā jūs kadrā izskatāties uz sava fona. Un, ja mēs negribam ļoti akcentēt šo savu fonu, kas mums ir aiz muguras, tādā veidā arī cilvēki, kas ir mūsu tiešsaistē skolēni, nenovērš ļoti uzmanību, ja pētot varbūt tur baigi visas detaļas, kas mums ir istabā. Un, ja ir normāls interneta pieslēgums, ja tas, teiksim tā, velk šos te sapludinātos fonus, ir ieteicams uzlikt nelielu foniņu sapludinājumu. Tas, kā jau teicu, novērsīs uzmanību no fona, akcentēs uzmanību uz runātāja un tāpat laikā neizskatīsies pārāk mākslīgi, ja tā siena arī varbūt nav tik garlaicīga, ja mēs redzam, ka mēs esam dzīvi, mēs dzīvojam, mums ir sava telpa, kurā mēs uzturamies un kaut kas mums tieši raksturīgs. Protams, ja galīgi neizdodas atrast tādu fonu, kas mums pašiem patiktu un ko mēs gribētu rādīt sabiedrībai, var iegādāties papildus rīkus, ja, šādus te dārgākus un lētākus fonu turētājus. Tur var būt arī audums uzlikts kaut vai vienkrāsains palaks, bet ja mēs liekam šādu audumu pašrocīgi sev aiz muguras to pašu palagu, tad noteikti tam ir jābūt gludam, izgludinātam, lai tas neizskatās komiski, it kā mēs būtu kādā teltī. Un, protams, kadrā tad nedrīkstētu būt redzamiem šiem te statīviem, nekam, lai būtu iespējas, ka tas tomēr ir, ka tā ir jūsu istaba, jūsu normālā siena, varbūt normāla balta tapete, ja? Tāpēc es īstenībā neiesaku izmantot šādus fonus, jo ar tiem ir diezgan sarežģīti, ja? Tad, lai tie izskatītos glīti, tad vai nu ir jāpērk šie te profesionālie fotofoni un jābūt pārliecinātam, ka mana kamera neņem tik platu leņķi un šīs te malas netrāpa kadrā, ja? Tad, kā jau teicu, lai tas neizskatās komiski. Protams, to var darīt, uz nodarbību laiku izlikt, pēc tam novākt, ja mums ir ierobežota telpa, bet tad ir jārēķinās ar šīm te papildus neērtībām darba procesā. Un pēdējais punkts ļoti, ļoti būtisks, kas mums mēdz radīt diskomforta sajūtu, ja mēs nepareizi noregulējam kameras augstumu par augstu vai par zemu uzliekam. Tad, ja mūsu acis ir pārāk augstu vai pārāk zemu, ir pirmkārt neglīti mēs izskatāmies, otrkārt cilvēkam, kas uz mums skatās, kas ar mums komunicē, ir diskomforts. Un ja tas ir skolēns, kuram varbūt jūs, vadat vairākas stundas dienā, tad zemapziņā viņš pat nespēja izstāstīt, kas viņam nepatīk, kas viņam nav komfortā, bet noteikti cilvēkam var sabojāties pat noskaņojums ilgstoši skatoties uz šādu nekomfortablu attēlu. Jo vairāk vai mazāk katras skolā mēs esam mācījušies par zelta griezumu, ko mēs atceramies, ko mēs neatceramies, bet šis ir svarīgi ne tikai veicot fotogrāfijas, bet tieši tāpat arī video un tiešsaistēs. Tad skatāmies, ja mēs kadru sadalām 3 daļās,
tad ideālā gadījumā mūsu acīm vajadzētu atrasties 1/3. Tātad uz kādas no šīm te līnijām. Varētu būt arī krustpunktā. Paeksperimentējiet paši, apskatieties uz sevi, paregulējiet kameru un padomājiet, kurā momentā jums ir komfortabli uz sevi skatīties un kurā momentā nav. Ja, tad tie, kas nodarbojas ar mākslu, tie droši vien šo ļoti labi zina, kur mēs liekam tās lietas, uz kurām mēs gribam virzīt akcentu. Tātad tas, kas atradīsies šajos krustpunktos uz šīm līnijām, būs tas, kas piesaista uzmanību. Protams, mēs varam būt tālāk novietoti no kameras un varam būt tuvāk kamerai. Tas viss ir arī atkarīgs no tā, vai mums ir iebūvētā datora kamera vai ārpus pievienotā pie USB. Tātad šī gadījumā, ja man ir iebūvētā kamera datorā, tad leņķis ir lielāks, tātad mani var redzēt gandrīz līdz pusē, līdz viduklim. Es ietilpstu diezgan daudz kadrā. Un šī gadījumā man ir pievienota kamera, kas ir USB. Tad speciālā kamera tā filmē tuvāk, pievelk mūsu tuvāk, bet tas nenozīmē, ka spēles noteikumi mainās. Jebkurā gadījumā mēs izmantojam šo zelta griezumu un cenšamies, lai šis te krustpunkts, tomēr līnija, mūsu acu līnija būtu šajā krustpunktā 1/3. Protams, ka mēs nevaram milimetrs milimetrā notrāpīt, runājot, komunicējot, arī žestikulējot, bet cenšoties ievērot šo noteikumu, mēs būsim ļoti, ļoti daudz izdarījuši no savas puses, lai cilvēkiem, ar ko mēs komunicējam tiešsaistē, būtu patīkami un komfortabli ar mums turpināt komunikāciju. Tātad 4 lietas, šīs, kuras mēs apskatījām, nav daudz, un tās mēs varam ieviest savā ikdienā, plānojot video tiešsaistes. Lai izdodas!